Vienam nauda ir brīvība, citam tas ir sloks, vēl citam tas būs vienkārši lielākais nakts murgs. Tas, kā mēs uzturam naudu, lielā mērā arī mūs virz uz priekšu. Mēs bieži vien domājam, tie 5 papildus eiro vai 5, 10, 100 eiro, ka tas ir kaut kas maz. Tieši jau tas viss arī sākās, un tev neviens neuzmet šajā dzīvē lielu naudas maisu un vienkārši volāri, ka tev tas viss sanāk. Nav termins, kas man kaitinātu vairāk, kā es esmu mazais uzņēmējs vai es esmu tikai mans biznesiņš. Īstais no muguru tev ir uzņēmums. Bankā strādājot, tev vienā dienā varēja direkcijā atlaist 100 cilvēkus. Un tas biedējošākais jau nav tas moments, kad tevi atlaiž, ka tev pasaka, ka viss brīdien tu vari nenākt. Tas biedējošākais ir tas. Sveiciens apakaļ mūsu sarunu kanālā Kompetences centrā. Man ir liels prieks un gods šodien vadīt sarunu ar arī kādu mūsu studenti. Lielisku uzņēmēju un ne tikai. Un šodien mums būs tāds ļoti, es teiktu, mazliet kutelīgs, bet svarīgs temats, un tā būs nauda. Un ar mani šodien sarunā ir Laura Kazakeviča. Sveika, Laura! Paldies, ka esi šeit. Čau, Elīna! Čau! Tā, Lauru, pastāsti man lūdzu, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, un uzbūr mums ainu, kā izstās viena diena Lauras dzīvē. Paldies tev pirmām kārtām par uzaicinājumu. Es esmu Laura Kazakeviča. Pirmām kārtām es esmu uzņēmēja. Nākamais es strādāju arī algotā darbā. Viss ir saistīts par un ap finansēm. Un viena diena manā dzīvē viņa noteikti nav garlaicīga. Viņa noteikti nav tikai vienīgi darbs ar klientiem vai darbs manā pamatdarbā. Viņa ir samiksēta kopā ar visādiem notikumiem par un ap naudu. Un grozies kā negroz naudu ir mūsu dzīvē visu laiku. Kā tu nonāci līdz naudas tēmai? Un kad nauda aizņem tik lielu daļu tavas dzīves? Sāksim ar to, ka pirmkārt es aizgāju mācīties finanses. Tas bija tas, kas mani pamudināja iet šajā finanšu jomā. Un tad laika gaitā, protams, darbs ar klientiem, ar VIP klientiem sākotnēji, pēc tam attiecīgi jau iet un pārbaudīt jau vispār finanšu sektoru kā tādu. Un tad, protams, es atgriezos atpakaļ biznesā, un biznesā ne tikai savā biznesā, bet, protams, arī savā mantotā biznesā. Un tas arī būs temats, par kur mēs parunāsim tālāk. Bet man interesē, ko nozīmē savs bizness, tātad, ko nozīmē VIP klients. Man tāds termins te izlec ārā. Pastāst, ko nozīmē VIP klients? Kā var kļūt par VIP klientu? Ja mēs skatāmies uz VIP klientu tādā izpratnē, kad, piemēram, tas var būt bankā. Bankā klients, kuram ir speciāla apkalpošana, savādāks cenrādis, savādāk varbūt arī pat pakalpojumi. Tas ir viens. Un, ja mēs skatāmies tādā manā biznesa izpratnē, tad, protams, tas ir klients, kuram ir individuāla pieeja, savādāk pieeja nekā citiem klientiem. Un es strādāju tikai ar VIP klientiem, ar tiem klientiem, kas jau tiešām jau pelna, jau kas strādā, kas jau ir tajā ienākuma līmenī, kad ar viņiem vajag tiešām savādāk individuāli pieeja. Gan jau, ka tu arī zini, kas ir VIP klients. Jā, sapratu, man vienkārši tiešām interesē, ja mēs runājam, jo mēs savus tur individuāls mentoring klients, protams, tur VIP 1/1, un tā, man interesē, ko tas nozīmē tādā valsts līmenī, tādā ziņā, kad kā tu viņu nosaukt banku sektorā, lūk, kāda ir tā starpība forši. Labi, varbūt tas ir kaut kas, ko es gribētu dzīvē tēmēt, lai man arī bankā kāds var nosaukt kādreiz par VIP klientu, bet, un tad vēl mantotais bizness. Nezinu, vai atklās mums vai neatklās, kas ir, bet man šeit jautājums, tad tu esi tādā tā kā tradicionālajā uzņēmē darbībā, un mantotajā. Varbūt padalies, kāda ir starpība, vairāk tajā ziņā tādā ikdienas kaut kādā menedžēšanā, varbūt pat atbildības līmenī, vai, nezinu, mantotais bizness neliekas, ka kaut kāda lielāka atbildība tev ir uzlikt tagad turpināt to, ko kāds cits ir sācis. Kā tev tas izskatās? Jā, es noteikti arī teikšu, ka tas mantotais bizness, viņš uzliek tev tādu atbildību, bet tajā pat laikā ir tā, ka ļoti ilgu laiku es sev neuzskatīju par uzņēmēju. Kaut kādus gadus, vismaz 5. Un tev rokās iedod kaut ko, pret ko tu izturies ļoti uzmanīgi, pieņem arī uzmanīgus lēmumus. Tajā skaitā tev ir tā sajūta, ka tas ir kaut kas tāds, ko tu neesi pats izveidojis. Tas nekas, ka tu viņu attīsti un tu viņu pilnveido tālāk, bet tev nerodas tā izpratne, ka tas ir kaut kas tavs. Un tad, kad es sāku tiešām strādāt arī ar finanšu konsultācijām, tad man bija tā sajūta, tas ir mans. Un vienkārši laika gaitā es pieņēmu to, ka neatkarīgi no tā, kādā formātā tas nonāk pie tevis, tas ir tavs, un tu ar to izturies
izturies tieši tāpatās, kā tu to darītu ar savu uzņēmējdarbību. Un te ir tas moments, ko īstenībā mēs ļoti bieži arī grēkojam, ka mēs sev neuzskatām par uzņēmēju. Un fantastisks piemērs no vakardienas, ka klienti potenciālā klienta, viņi man uzrunāja ar vēlmu sadarbību. Viņi saka, zini, Laura, man dotā brīdī gada apgrozījums uzņēmējdarbībā ir 200,000 eiro. Un tad, kad viņi sāk savu uzņēmējdarbību, tad gan bija lati, bet viņas pirmie nopelnītie 100 lati, tajā brīdī bija tas, ka viņi uzskatīja sev par uzņēmēju. Un šeit bija tas mans, ar ko es šāvu sev kājā, ka tas ir mans, bet es nosacīju to uzskatu, ka tas tomēr ir nācis no manas ģimenes, tas ir mantots kaut kas. Un tā kā tu varbūt neieliec sev tās uzņēmējas kurpēs un nepieņem varbūt citreiz tik ambiciozs, riskantus lēmumus, jo tad, kad tu riskē ar kaut ko savu, tas ir tavs un tev neviens nepārmetīs. Bet tad, kad tas ir kāda cita, tad tu tomēr domā, ka es varbūt tā maigāku pieeju pielietošu. Tāpēc, manuprāt, neatkarīgi no tā, tu nopelni 500 eiro, 100 eiro, 5 eiro, tas ir tavs nopelnītais, un tu esi uzņēmēja. Ja? Jā, man laikam nav termins, kas man kaitinātu vairāk, kā es esmu mazais uzņēmējs, vai es esmu tikai mans biznesiņš. Man liekas, īstais no muguru tev ir uzņēmums. Tā kā tu dari, jo man tiešām liekas, ka arī tie vārdi, ko mēs sev pasakam, tā ir tāda pašprogrammēšana. Un ja tu sev katru dienu saki, es jau tikai maziņais, man jau tikai tas, es tur vēl paknakstīšos ar pašnodarbinātā statusu, es vēl tur to, vēl tad sev tur arī neapzināti vai apzināti atstāja. Bet šeit tu forši tiešām piemini, un šeit savāk tas tāds, tāda pilnas atbildības neuzņemšanās. Kad ir tā sajūta, bet tas nav līdz galam mans, tā varbūt nebija tur niša, kurā es tur oriģināli gribēju iet, es tur drīkstu nezināt, kaut ko es drīkstu nepieņemt. Jā, tas arī tiešām, kad baigi forši brīžiem ir noveltu atbildību. Es te nedaudz paspēlēšos, jā, un ja gadienā kas, tad, jums nav man ko pārmest, jo tie lēmumi nebija tā diezgan varbūt agresīvi, citā reizē tad riskanti, piesardzīgi. Man tagad jautājums. Tu oriģināli sāki tā kā bankā, viss tev ir pamats stabils darbs, jā? Tad tev piespēlē vēl šīs te blakus lietas, bet vai tev bija kaut kāds tāds tā kā pilnīgi atklāsmes moments, kur tu saprati, ka man ar vienu algu nepietiek, vai es vienkārši gribētu vairāk? Kā tev izskatās tas posms tavā dzīvē, kur tu saprati, ka ir jābūt vairākiem ienākumu avotiem un vēl jānotur viņi? Pirmkārt, man tā izpratne par to, ka tu vari nodarboties ar vairākiem darbības veidiem, man tas nāca jau no manas bērnības. Jo mani vecāki, viņi strādāja pamatdarbā, arī algot darbinieki, bet paralēli viņi nodarbējās ar savu uzņēmējdarbību. Un tad tu saproti, ka pēc vairākiem gadiem, ka īsnībā no šīs papildu uzņēmējdarbības mēs esam braukuši ceļojumos, mēs esam īsnībā, es esmu studējis par to naudu, un tu saproti, ka ne tikai tas tavs pamatdarbs tev spēj nodrošināt tavu foršo dzīvi, tieši to, ko tu vēlies, bet arī tavu papildus ienākumu avoti. Un man liekas, man nebija tāda varbūt tās atklāsme kādā vienā brīdī, ka tu saproti, ka tieši tas ir tas mans liktenīgais moments, ka es saprotu, ka man vajag vēl kaut kādas papildus ieņēmumu veidus, bet kaut kā tas laika gaitā vienkārši ar mani izaug kopā, ka tas ir ļoti normāli un ļoti ok, ka tev tavā dzīvē nav tikai tavs biznes viens, kur tu pelni, vai nav tavā algotā uzņēmējdarbība, tev var būt vairāki avoti, un viņiem obligāti nav jābūt saistītiem vienam ar otru. Un mums šobrīd klausās cilvēks, kurš ir savā pamatdarbā. Ko tu viņam ieteiktu? Vai palikt tur, uzticēties, ka viss būs labi, sajies, tev vienmēr būs šī stabilā vietiņa, vai tomēr tā kā jau padomāt arī par tiem papildus veidiem, jo es zinu, ka ir cilvēki, kas uzskata, es jau neesmu uzņēmējs, man tur nav uzņēmēja gēns, bet jā, vai tiešām uzņēmējdarbība ir vienīgais veids, kā nopelnīt papildus, un ko tu ieteiktu tam cilvēkam, kurš šobrīd jūtās ļoti silti un komfortabli savā pamatdarbiņā? Uzņēmējdarbība tiešām nav vienīgais gēns, un tieši tāpat tās arī algos darbs. Un, laikam, es neteiktu, ka te ir kaut kāds viens konkrēts mehānisms vai kaut kāda super ieteikuma recepte. Katram tas strādā pa savam, bet es noteikti gribētu ieteikt skatīties vairāk uz savām prasmēm un skatīties arī uz savu pieredzi. Jo mēs to parasti turam tā diezgan atsevišķi. Man ir tā pieredze, man ir tās prasmes, bet mēs nekad to nesaliekam kopā. Un es teikšu godīgi, es nekad dzīvē arī es neticēju, ka man var būt kaut kas, kas nav saistīts vispār ar manu izglītību, vispārībā ar manu pieredzi, bet man var būt arī prasmes. Un tā es arī savā ziņā nonācu pie jums, ka man bija vēlme kompetenci centrā apgūt savas papildu prasmes. Un kā izrādās, tas viss ļoti labi kopā strādā.
Kā izrādās, vai ne? Bet nē, īpaši kaut kādas pamatlietas. Nu, ja mēs pieskaramies kompetenci centram, tāda sociālā tīkla, tur maksas reklāma izveidas, jā, tādas lietas. Nu, šodienas pasaulē, kur mēs dzīvojam, ir lietas, kuras tu vienkārši nevari nezināt, nedrīkst nezināt, un ja tev viņas bez mazajiem met pakaļ, tad tev viņas ir jāpieņem, lai attīstītu to savu lietu. Bet, ja mēs atgriežamies pie ienākuma avotiem, un arī cilvēkiem tad cilvēkam šobrīd svariem ir tā, vai nu es eju pamatdarbā, vai man ir uzņēmums. Bet kas ir, varbūt tu vari uzskaitīt kaut kādi konkrēti vēl veidi, formāti, pieejas, labi, tagad zināšanu pārdošana, jā, bet vai tas neklasificējās kā uzņēmē darbība. Bet kas ir kaut kādi konkrēti avoti, kanāli, formāti, kā cilvēks var saņemt vēl finansiālos līdzekļus ārpus sava pamatdarba? Ko tu ieteiktu? Kas var būt tāda standarta tavā praksē, ko tu pati varbūt esi izmēģinājusi? Nu, es noteikti varu teikt, un atgriezties atpakaļ pie tām pašām arī prasmēm, ka mums katram kaut kas ļoti patīk. Un mēs katrs ikdienā kaut ko vēl darām papildus. Mums ir hobiji, mums ir interesi. Un es domāju, ka tas ir tas labākais veids, no kurienes arī sākt. Jo nerad mēs uzdodam to jautājumu, nezinu, ko es varētu tādu darīt. Nu, bāc! Kas tev vislabāk patīk, ko tu dari? Un tas, manuprāt, arī ir tas, no kurienes tas viss sākās. Viena sieviete dekrētā sāk kadīt, cita sieviete izdomā, ka viņa varbūt savu hobiju varētu attīstīt par kaut kādu uzņēmējdarbību, un tev obligāti nav jābūt algotā darbā, vai tev nav uzņēmējdarbībā jāstrādā tikai ar savu vienu ienākumu avotu. Jo kas ir tas, mēs bieži vien domājam, tie 5 papildus eiro vai 5, 10, 100 eiro, ka tas ir kaut kas maz. Bet tieši tas viss arī sākās. Tev neviens neuzmet šajā dzīvē lielu naudas maisu un vienkārši vēl ārā, ka tev tas viss sanāk. Tu sāc vienkārši soli pa solim. Un tas, manuprāt, arī ir, ka tu apvieno tās savas prasmes, savas zināšanas, dari to, kas tev patīk. Un sākumā, protams, tas ir bailīgi. Un, manuprāt, tas lielākais stereotips ir tas, ka mēs nevaram darīt vienlaicīgi vairākas lietas. Tu pati man teici, ja tu brīnies, kā es varu paspēt izdarīt kaut ko to un vēl kaut ko. Un tieši tā arī tas ir, ka tu dari vienlaicīgi un citreiz pat trīslaicīgi vienu to pašu lietu vai citu lietu. Kā tev liekas, kas ir tas varbūt galvenais iemesls, kāpēc cilvēki baidās no tā? Kāpēc cilvēki baidās darīt kaut ko ārpus ierastā? Kas viņus varētu bloķēt? Vai pat, es zinu, ka tu esi arī coachs, un tad varbūt kaut vai no tās puses pieskaroties par tādām finansēm, jo ir cilvēki, kas uzskata, ka viņi vienkārši nav paredzēti naudai. Diemžēl viņi piedzima tādi, ka viņiem nav paredzēta nauda. Ja? Kad ir kas ir tāds lielākais bloks cilvēkiem no reāli naudas pelnīšanas? No lielākiem naudas pelnīšanas blokiem vispārībā ir tā mūsu izpratne par naudu, jo katram cilvēkam izpratne par naudu ir pilnīgi dažāda. Un strādājot arī ar saviem klientiem, tieši tāpat runājot arī ar draugiem, ar kolēģiem un tā tālāk, es saprotu, ka katrs mēs domājam par naudu pilnīgi dažādās kategorijās. Un tas nav tikai papīrīts mūsu makā vai tie nav cipari mūsu bankas kontā. Vienam nauda ir brīvība, citam tas ir sloks, vēl citam tas būs vienkārši lielākais nakts murgs. Tāpēc, manuprāt, tas, kā mēs uztveram naudu, lielā mērā arī mūs virz uz priekšu. Un tad, protams, pieslēdzās kaut kādas bailes būt redzamam, bailes būt kritizētam, bailes būt nosodītam un tā tālāk. Un tas viss tā forši sapakojās. Vai tu to dari, vai tu to nedari. Un kā tev liekas, kā attīstīt to pārliecību sevī, droši vien vairāk, es apzinos, vai varbūt neapzinos, kad es vienkārši baidos no naudas, ka es pats sev atrunāju, jā, ar kaut kādām lietām, kuras sev programmēju, bet kā man no tā izkļūt, kā man attīstīt to uz otru pusi, kā man ļaut sev naudu, kā man ļaut sev tērēt naudu, jo pat arī tā ir problēma patiesībā, jā, nopelnīt patiesībā daudz māk ļoti labi un daudz, viņi tikai nemāk viņu nemaz iztērēt, jā, viņi kaut kur viņu noglabā zeķītē. Tādā ziņā, kā cilvēkam parastajam, pat uzņēmējam varbūt vai algotajam darbiniekam, kā viņam strādāt sev ar šo te sadaļu, kā man sev atļaut pelnīt naudu? Es tev atbildēšu vienkārši. Viss tas, ko tu uzskaitīji, tas būtībā ir arī tas atrisinājums. Ja tu pats apzinies vai pati apzinies, ka tev ir kaut kādas negatīvas pieskaņas par naudu, jā, vai tu baidies no tā, vai kaut kādas citas lietas, ja tu vēlies to atrisināt, pirmām kārtām tu to apzinies un vēlies to atrisināt, tad tas arī ir tas ceļš. Un ja tu nezini, tad tu nezini, kā to izdarīt. Un tas, manuprāt, ir tas vairāk tāds apzināts darbs pašam ar sevi, tā saruna, jo nav jau arī no tās pašas redzamības jābaidās. Tādā ziņā, ka ja tu pats nebaidies no sevis, tad tev nav bailes iznest arī sev publiskā telpā. Tā ir, un
Nu jā, bieži vien, nezinu, tāds stereotips var no bērnības nākt, var no vecākiem, var no skolas laika, kāds kaut ko ir pateicis, vai bija kaut kāds piemērs dzīvē, tur viens bagāts onkulis, viņš bija nejauks pret mani, un tagad es visu dzīvi domāju, ka onkuļi slikti. Visi, kuriem ir nauda, viņi ir slikti onkuļi, un tā, jā, vai tiešām cilvēks nāk, daudz stāstu jau ir, jā, nāk no mazpilsētas, viss ir apkārt, liekas, ka iespēja nav, ka iespējas tikai lielajā Rīgā, un tad ir viens tas veiksmes stāsts, kurš saprat, nē, man ir iespējas arī savā pilsētā, jā, un tas ir tāds, vesels domāšanas veids, man liekas, un jo vairāk mēs to noraidam sev, jo vairāk mēs tiešām sev noraidam iespējas. Bet varbūt tu esi redzējis kādu šādu piemēru, varbūt tavā dzīvē, varbūt kādu klientu pieredzē, vai vienkārši tāds zināms cilvēks tev. Kā izmainās tā cilvēka kaut kāda dzīve, pašapziņa, sajūtas, tad, kad viņš sāk pelnīt vairāk naudas? Es esmu redzējis ļoti dažādi. Jā. Gan ar klientiem, gan ar sadarbības partneriem, gan tieši tāpatās arī ar draugiem. Protams, arī es esmu pati sev pamanījusi. Un, laikam, jāsaka arī tā, tā kā tu brauc ar žiguli, tā tu brauks ar Mersi. Un tā kā tu tērē naudu, tad, kad tev viņas nav, tad tu arī tērēsi tieši tāpatās, tad, kad tev viņas ir. Un tas pats ir ne tikai par to tērēšanu, par to manieru, ko tu pērc vai ko tu nepērc, bet tas ir arī par to attieksmi par naudu un arī attieksmi pret citiem, ka tev ir nauda vai ka tev nav nauda. Jā, man tēvs vienmēr teica, ka nauda pastiprina to, kas ir cilvēks sirdī. Un tā kā, ja tu biji labs cilvēks ar naudu, tu būsi vienkārši vēl labāks cilvēks. Tu vēl vairāk palīdzēsi sabiedrībai, tu dos lielāku tādu pienesumu, bet pretēji, jā, ja tu esi nelabs cilvēks bez naudas, tad tu būsi nelabāks ar viņu. Un, jā, droši vien šeit arī nāk tas stereotips, kāpēc sastapās kādreiz vienu nejaukoto onkuli, jā, bet par to cilvēka dzīvi, naudas daudzumu un visu pārējo. Man šķiet, ka mēs tā kā katrs esam atbildīgs par to. Es nezinu, cenšos noformulēt, kā tev šo tā pateikt, bet viens ir mūsu paradumi, bet otrs, man liekas, ir mūsu kaut kāda bezkaunība. Un spēja un drosme viņu paņemt. Jo mēs varam atrast ienākuma avotus, nezinu, mums metos ienākuma avotus pat pa labi, pa kreisi jūs iet, tur, nezinu, sociālās tīklos pilns ar viņiem. Tur nāc tādā tīkla mārketingā, tad paņēma šito finanšu kaut kādu schēmu, pamēģināt, tad rekursāts freelancerus, sāc to, tā kā atrast jau mēs varam. Bet man liekas, ka dažreiz tā bezkaunība ir tas iemesls, kāpēc kādam izdodas to naudu paņemt. Un kāpēc kādam, kurš ir pamēģinājis kaut 10 dažādas avotus, viņam neizdodas. Un man liekas arī šeit tāds piemērs no tavas dzīves savākt. Es zinu, ka tu esi drosmīga. Es zinu, ka tu iesi saņems to, ko tu gribi saņemt. Tā kā, ka tu iesi pakaļ tam. Un tas, man liekas, arī pavēr to ceļu uz vairāk iespējām, uz vairāk finansējumu, tādu drošību pēc tam arī dzīvē. Tā ir vienkārši tāda bezkaunība. Tā kā Es tev piekritīšu par to bezkaunību, bet, manuprāt, par bezkaunību varētu teikt, ka tā aiziet otrajā vietā. Tas lielākais motivators vismaz personīgi man un arī cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā strādājis un redzējis, ka viņi pelna un viņi sasniedz ļoti labus rezultātus. Un nevienmēr tas ir par naudu. Viņi vienkārši ir ziņkārīgi, ka tev gribās pamēģināt, kas ir tur, kas aiz tā kalna vēl tur ir. Un ja tu noripo zemē vai tev kāds pasaka, nē, šeit pa šo taku tu nevar nākt, tu ej, jo tu esi bezkaunīgs, tu ies pa citu taku. Un varbūt citreiz tu iesi pa to taku, kur patreiz tu nedrīkst iet. Taisnība. Jā, tas ir tāda, es tos vienmēr saucu par ledlaužiem, par industrijas ledlaužiem vai vienkārši dzīvē, kur tiešām ne. Dažreiz tam spīts nostrādā par labu, jā, kāpēc to darīt. Šeit man interesē, vai tu esi pamanījis kaut kādu starpību varbūt starp vīriešiem un sievietēm, kā viņi gan attiecās pret naudu, gan kā viņi iet pelnīt naudu, gan kā viņi izdomā, ka viņiem nepietiek tikai ar vienu pamatdarbu, vai ir kaut kā tāda spilgta atšķirības starp šiem abiem dzimumiem? Jā, protams, kad ir spilgta atšķirība. Protams, viena lieta ir ir kaut kādi stereotipi, kuriem mēs sekojam, mēs gribam vai mēs negribam, bet mēs viņiem sekojam, ka vīrieši pelna vairāk un sievietes pelna mazāk. Un mēs arī runājam par to, ka, ja sieviete grib nopelnīt naudu, iespējams, viņa būs vienkārši mankārīga, bet tajā pat laikā, ja vīrietis grib nopelnīt lielu naudu, viņš ir ambiciozs. Bet man gribās teikt, ka mēs sākam šo te mainīt un mainam jau ar daudziem gadiem, bet manuprāt, tā lielākā atšķirība starp sievieti un vīrieti ir tas, ka mēs, kā sievietes, mēs tomēr bišķiņi esam emocionālāks par lēmumiem.
un kaut kādos brīžos, ka mums vienkārši vajag čik nogriezt, mēs tomēr nedaudz vilcinamies arī par darbinieku atlaišanu, arī par kaut kādu personālu jautājumiem tā tālāk. Mēs nedaudz paskatāmies kaut kur empātiskāk, un iedodam tam cilvēkam roku, jā, vai mazo pirkstiņu. Ar vīriešiem ir tā, ka viņi tā diezgan ambiciozi un diezgan kaut kur arī augstasinīgi pieņem tos lēmumus. Un, manuprāt, tas, ko mēs arī aizkadrā runājam par to, ka tas lēmumu pieņemšanas process mums katram ir savādāks. Un tas nav tikai starp vīrieti un sievieti, bet tas arī starp sievietēm kā tādām. Un uz priekšu ātrāk iet tās sievietes, kuras pieņem lēmumu. Jo vislabākais dzīves lēmums ir tāds, kuru tu nepieņem. Tā parasti saka man mamma. bet patiesībā sakot, tad, kad tu nepieņem lēmumu, tu vienkārši stāv uz vietas, tu nekur nekusties. Bet tas, kas pieņem lēmumu, jā, viņš pieņems iespējams sliktākos lēmumus dzīvē, iespējams nepareizākos, bet tu būsi kļūdies, tu būsi guvis mācību un tu ies tālāk. Tāpēc par lēmumiem, vairāk par emocijām, par lēmumiem un arī par ambīcijām. Bet kā tev liekas, sievietēm, man arī daudz nāk un prācēliņ, kā tu vari tik neemocionāli būt, ja? Kā tu vari rekur pārtraukt, izbeigt, aiziet un tā tālāk. Kā tev liekas, vai tā ir kaut kāda prasme, kas sievietēm būtu labāk jāiemācās, jāapgūst šī neemocionalitāte, tā neļaut emocijām ņemt virsroku, vai lai ir tā sievišķīgā uzņēmējdarbība, lai ir tā sievišķīgā naudas pelnīšana, vai varbūt kaut kāds zelta vidusceļš? Es noteikti neteikšu, kā ir pareizi un kā nav pareizi. Un, nesen arī es runāju ar vienu savu bijušo darba devēju, arī miljonāru. Viņam ir 60+ gadi. Viņš saka, zina, Laura, es nodzīvoju principā lielāko daļu no savas dzīves, un es nezinu, kā ir pareizi. Tāpēc arī es neteikšu, kā ir pareizi, kā ir labi vai slikti. Galvenais ir būt saskaņā, protams, pašam ar sevi. Un, ja tev patīk pieņemt tos lēmumus, ja tas ir komfortabli ar tevi, tad noteikti jādari. Bet, manuprāt, tas, kas ir svarīgi saprast, kurās dzīves pozīcijās tu izmanto šīs emocijas, vai vilcināšanos, vai māksliniecisko pieeju, vai tieši kaut kādu agresīvo pieeju. Jo vilcināties tu vari kaut kādos vienos savos procesos, bet pieņemt ātras lēmumus, tu mācies kaut kur citur. Un tā tu vienkārši virzi tās savas emocijas un tiešām tās savas rakstura īpašības tieši tur, kur tas ir vajadzīgs. Ko domā par... Ir gana daudz uzņēmēji, kuri iespējams pamēģināja, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk, un ir arī kaut kāda lēmuma pieņemšanas priekšā, vai atkal tīri emocionāli nav gatavi palaist šo te mazo uzņēmējdarbību, šo ienākumu avotu gūšanu. Kā tu, ja mēs tagad varam paņemt no tādas strateģiskākas puses, no tavas Excel puses, jā, kā man saprast, vai man ir jēga šo pusbeigto kāju vēl vilkt un censties, vai tā kā tomēr nē. Es esmu bijis tajā situācijā, jā, man ar tajā laikā biznesa mentors, man bija studija, kurā tikai ņēma manas finanses, jā, praktiski neko līdz nullēm, tur es būtu pārlaimīga, ja es līdz nullēm būtu tikus kādu mēnesi, jā. Visu laiku bija mīnus, un toreiz man arī tas bija priekš manis tāds ļoti tāds atklāsmes moments, kad man biznesa mentori arī pateica, Elīna, tu vēlas beigtu kāju. Un tikai tad es tā, tiešām. Bet tu beidzi biznesu? Es beidzu to biznesu. Man studija vairs šodien nav, tad tur ir skaidrs, jā. Un tas arī vienā dienā pieņems lēmums, jā. Bet kā tu tiešām varbūt uz ko man paskatīties, lai saprastu, tā pagaši šito ir jēga vēl dzīvināt, vai varbūt tas tiešām jau ņem no manām personīgajām finansēm ārā, un šis dārgais hobijs man būtu jābeidz. Zini, kā te laikam ir stāsts par to, kurā uzņēmēja darbības tādā ciklā, pozīcijā mēs esam. Jo, ja mēs esam paralēli algotā darbā, un mēs velkam to beigto kāju, tad mēs to beigto kāju varam vilkt ļoti ilgi līdzi. Bet tās manas klientes, kas ir manā 1-pret-1 mentoringā, viņas pašas sev maksā algu. Un tas ienākuma avots, tas ir viņu vienīgais ienākuma avots, kuri ir ar ģimeni, kuri ir bez ģimenes, un viņām ļoti ir svarīgi tiešām ir sakot līdz šiem te finanšu rādītājiem. Cik klienti, kāds apgrozījums, izdevumi, ieņēmumi, visādi dati. Un tad, kad tev tas ir primārais tavs ienākuma avots, tad tu arī skaties līdz šos te ciparus krietni vien apzinātāk nekā tad, kad tu esi kaut kādā citā ienākuma avotā. Vai tev dzīves biedrs uztur, vai tev ir cits ieņēmumu veids, jā, cits biznes, vai tiešām arī tas pats algotais darbs. Bet tad, kad tu esi fokusēts savā uzņēmēja darbībā, tad tu, protams, skaties uz to racionāli. Bet ir, protams, arī manā praksē bijuši ne man personiski savā uzņēmēja darbībā, bet es arī esmu redzējis klientus, kad cilvēks saka, tiešām šī ir tā beigtā kāja, bet es vēl 1 vai 2 mēnešus, es vēl uztaisīšu kaut kādu motorzāģi, vienkārši uztaisīšu tādus biznesa lēmumus, un ja ne tagad,
tad viss es beidzu. Un tiešām ir tie gadījumi, kad cilvēkam tas atmaksājās. Ka viņš tomēr riskē, bet viņš paņem sev kaut kādu konkrētu laiku, nevis viņš vēl gadu. Viņš saka, ok, 2 mēneši, es pamēģinu kaut kā savādāk. Ja man nesanāk, ok, tad es redzu, ka man šie finanšu rādītāji vienkārši parāda, ka, kā tu pati teici, beigtā kā ļoti labs piemērs. Jā, man mentori toreiz tā arī viņa nosauc, un tas teikums ar mani arī tā ir palicis, tā beigtā kā viņa manā metaforā paliek. Reku arī ieminējies, kad nereti varbūt mūsu uzsākto uzņēmējdarbību suportē, forši ģimenes locekļi, ir gadījumi, ka to suportē mūsu pamatdarbs. Jā, tad mūsu pamatdarba ienākumi suportē to, lai mēs varētu uzsākt uzņēmējdarbību. Kā tu redzi, kas ir varbūt tas slieksnis, kur saprast arī, ka mēs jau pa daudz no tiem privātiem līdzekļiem jau guldam iekšā atpakaļ, un vai tā vajag darīt, vai tā nevajag darīt, vai tas ir gudrs gājiens, jo pieņēmumi dažādi. Ir tādi, kas uzskata, ka, kreditēt vai aizdot naudu uzņēmējdarbībai ir sliktākais, ko var darīt. Jāsaka viss no nulles, no saviem līdzekļiem. Kādam atkal liekas, ka kredīti ir ļoti laba lieta, neesat savu privātos līdzekļus, tur paņem kaut kādas investīcijas. Jā. Bet tieši šeit, jo es zinu, ka ļoti daudz cenšas ar to savu privāto naudu suportēt to savu sapni. Vai šeit ir kaut kāda robeža, vai liekas, lai tērē, ja grib tērēt? Te noteikti, man liekas, būtu svarīgi izdalīt, ka tev ir online bizness. Tā ir cita lieta. Protams. Un tad, kad tev ir fiziskais bizness, tiešām, ka tu ražo kaut kādu produktu, ka tev ir ne tikai tu to dari mājās garažā, bet tu to dari tiešām jau atsevišķās telpās. Tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Un online biznesu mēs varam vilkt sev līdzi ar gadiem. Jo tas ir kaut kas, kas realitātē neprasa kaut kādu atsevišķu fizisku vietu, kas neprasa vēl varbūt citus cilvēciskos resursus iesaistīt, vai kaut kādas iekārtas, kas to dara. Un tas ir savādāk. Un tur lēmumi ir pilnīgi pavisam citi. Bet, ja mēs skatāmies uz online biznesu, tad mēs šo te online biznesu mēs varam suportēt no saviem personiskiem līdzekļiem diezgan ilgu laiku. Un ko mēs suportēsim? Aplikācijas, datoru, telefonu rēķini. Un te mēs varam ilgi vilkt, bet tas, kas attiecās tiešām jau uz fizisko biznesu, protams, cilvēki, viņi aizņemās no bankas, viņi iegulda savā uzņēmējdarbībā. Tev vajag iekārtas, ar ko ražot, tev vajag paņemt to tirgu ar kaut kādu diezgan lielu to apjomu. Tas ir divas dažādas lietas, un, protams, jāskatās, kur tu to dari Latvijā, tu to dari ārvalstīs, vai tu sāc ar kaut ko mazu, vai tu gribi tieši pretēji to tirgu paņemt jau ar lielāku, jo produkcijas daudz. Tas ir ļoti individuāli. Nav viena tāda pareizā recepte, bet noteikti tajā brīdī, kad tu tiešām jau iesaistīja cilvēkus, jo visdārgākais resurs uzņēmējdarbībā ir maksāt algu sev, maksāt algu citiem cilvēkiem. Un tad, kad mēs to darām, maksājam, mūsu lēmumu vairs nav tur uz kaut kādām emocijām, uz lēmiem, mēnesfāzēm, astroloģiju un tā tālāk. Nē, mēs jau atbildam jau citu cilvēku priekšā. Ja mums ir kredītsaistības, mums jau ir cita atbildība. Mēs jau atbildam ne tikai ar to mantu, bet mēs atbildam arī ar savu mantu. Un tad tie lēmumi, protams, viņi kļūst strateģiskāki. Un tad tu vairāk sako savām finansēm. Online biznesam, tur mēs varam. Tur var pieņemt atvaļinājumu ilgāku laiku. Tur man vajadzēja Instagram detoksu uz 2 nedēļām. Un, jā, tāds ir. Kā tev liekas, vai tas ir tāds pareizais gājiens, varbūt uztaisīt sev šo spiedienu? Tīri, lai tev motivētu, vai tev liekas, ka tā kā labāk nē? Kādu spiedienu tu gribi uztaisīt? Tādu mākslīgo spiedienu. Tad palika kādam parādā algo darbinieks, un tad tas tāds tavs dzinulīts, lai tu neapstātos. Tu zini, kā ar to parādā. Ir cilvēki, kurus tas motivē. Man ir cilvēki, kurus tas tieši pretēji demotivē. Un ir cilvēki, kuriem ir tāds pilnīgi vienalga. Un tas, man liekas, ir. Mēs atkal atgriežamies sarunas sākumā, kur tu vispirms saproti sevi, un tad tu arī saproti, kā tu vari vadīt un kā tu gribi vadīt savu uzņēmējdarbību. Jā, gribu parunāt vēl par ienākumu avotiem. Cik tev viņi ir? 3, 4, 5, 6? Cik, tā dažādie. 3 un algos darbs. 3. Viss cien. 3 un algos darbs. Jautājums, viņi visi nav vairāk vienā. Tā kā, nav. Viens es zinu, ka nav tajā pašā lauciņā, bet pārējie ir principā tavas bites, jā, bet pārējais ir. Kā tev liekas, man ir bijis posms, kad man ir 5 ienākuma avoti. Ja? Tas mīnus, ko es atradu tajā momentā, bija, ka katrs bija, tā teikt, pilnīgi citādāks. Viens tur bija fizisks produkts, viens tad ir digitāls produkts, viens tad tur ir studija, tur bija tas, tā kā. Un tas fokus tika ļoti izdalīts un izgaņāts pa visurienu, un tad tiešām satapos pie sajūtas, ka no katra es saņemu 10 līdz 20%, bet ja es nolīdzinātu visu uz vienu, es dabūtu daudz vairāk.
Un mana pieredze ir, ka tieši tāds arī notika. Un tad tu stāsti par to, ka vajag vairāk šos avotus. Bet vai man visus šos avotus meklēt kaut kādā vienā virzienā? Jo vispār Hormozija Janskungs saka, ka vajag 7 ienākuma avotus, un tikai tad tur skaities veiksmīgs cilvēks. Kā man saprast, kurā virzienā man iet ar šiem man piedāvā tur, vai tiešām visu fokusē tajā vienā virzienā, un tad viss ir ar finansēm, jo tev ir bites. Tev ir biškopība. Kā mums ar to nodīlot? Sadalīt sev uz visām pusēm, mācīties visu kaut ko jaunu, vai tomēr ir gadījumi, kur pietiek ar vienu ienākumu avotu? Arī mana uzņēmējdarbība, viņi neradās vienā dienā, un vienā dienā nebija šie vairāki veidi. Un tas notika tā soli pa solim, un, protams, ja tev vienlaicīgi iedod darīt 5 darbus, visticamāk 5 dažādus pieņemsim darbus. Tas vajag prātā. Tas bija interesants posms, jā. Bet ja tas nāk soli pa solim, un tu saproti, kā tev aptuveni pārvaldīt vienu, kā tev pārvaldīt otru, un, protams, ja es nomest malā kaut kādus savus papildus ienākumu avotus un tikai fokusēties uz kaut ko vienu, iespējams, tur sanāk kaut kas grandiozāks nekā tos mazajos sakaisītos, bet ņemot vērā to, ka viss plūst un mainās, šodien ir bites un ziema ir bijusi diezgan slikta, visticamāk, medus arī būs mazāk. Un tad mēs fokusējamies uz citu ienākumu avotu. Tāpēc viss plūst un mainās, un tas ir tā forši, ka tu sako līdz tiem saviem uzņēmējdarbības tiem veidiem un attīst viņu soli pa solim, jo tas, kas tev šodien nāk, tas nenozīmē, ka tev viņš rītdien nāk. Un tad, kad tu sasēji tās savus sēkliņus, saliec tur vairākās vietās, tev kaut kādā brīdī to vienkārši viss tas sāk arī augt. Ļoti forši pateici, jau par kaut kādām nestabilākām lietām, kur tavā gadījumā pieņemsim ziema, bet otrs arī, ko pat strādājot stabilā darbā, zinu uzņēmumu konkrētu, kur bija jau pat kā 4. kārta ar mass layoffs. Un man pāris, cilvēki tur strādā, un 4. kārta vairs neizturēja, diemžēl, forši, ka noturējās jau tik ilgi, bet tāpat tā liekas, tā pozīcija ir, tev viņa ļoti laba, tev ir fantastisks atalgojums, visas garantijas, un tad vienkārši, jo tur tie layoffi bija ļoti brutāli, vienā dienā tev vienkārši pasaka, jā, protams, tev izmaksā foršas kompensācijas, ar ko tu vari padzīvot kādu laiku, bet tev vienkārši vienā dienā paziņo, rīt uz darbu nenāc, un atkal tā, it kā stabilā, bet tā nestabilitāte. Es esmu bijis tādā situācijā. Jā? Jā. Super! Es zinu tikai to stāstu, kur tu pati aizgāji no šādas stabilas situācijas. Man ir bijušas tiešām vairākas darba vietas, un es zinu, ko tas nozīmē, kad ir šāda situācija un vienkārši samazina štata pozīciju. Vienā brīdī, tas arī bija mans stāsts par to, ka tu daudz ko automatizē, un vienā brīdī tu vienkārši esi tik daudz uzautomatizējis, ka tev vairāk tur nav ko darīt. Ka tu vari palikt mājās. Bet vairākus gadus atpakaļ tiešām bija tā, ka bankā strādājot, tev vienā dienā varēja direkcijā atlaist 100 cilvēkus. Un tas ir diezgan biedējoši. Un tas biedējošākais jau nav tas moments, kad tevi atlaiž, ka tev pasaka, ka viss rītdien tu vari nenākt. Tas biedējošākais ir tas, ka tu sēdi un domā, ko man rītdien darīt. Ja man nav nekāda ienākuma avota, vai ja man nav, piemēram, tas bezdarbnieks, vai ja man nav kaut kāda cita lieta, jo cilvēki jau nebaidās no izmaiņām. Viņi vienkārši baidās no tā, kur viņi nonāks tajā situācijā. Un ja tev nav naudas bufers, ja tev nav papildus ienākuma avota, tu vienmēr baidīsies par to, kas tev būs rītdien. Jo mēs jau zinām, ka rītdien viņi var pienākt dažādi. Bet kā tu tur noturēsies un kā tu tur būsi, tāpēc... Manuprāt, ja tu pamaini to perspektīvu no tā, ko tev var iedot tās izmaiņas, nevis no tā, kā man tajās izmaiņās izdzīvot. Jo tad, kad tu bišķiņ pamaini to skatījumu, tad, manuprāt, arī nebūs tā, ka tev rītdien nebūs ko ēst. Būs tev ko ēst. Vienkārši, cik tu daudz mēģini ja būs nopirkts koncerts pirms tam, tā kā pagaida arī, ja tu biji parūpējies par savu nestabilo situāciju. Un Covid laikā pēkšņi visiem vienkārši bija nauda, viņi varēja nopirkt griķus, toaletes papīru un tā tālāk, līdz ar to, tas nav stāsts par to, ka mums nav naudas, tas drīzāk ir stāsts par to, ka mēs bieži vien vienkārši paši sevi, tā noliekam tajā pozīcijā, ka mēs esam nedaudz upuri, nekā mēs esam vinnētāji. Arī var būt, bet redzot to, kas tiešām šobrīd pasaulē notiek, arī jau pirms cik gadiem tā tad jau uzautomatizēja visu, nevis runāja par to, ko šodien var automatizēt. Un es zinu cilvēkus, kas ļoti klāji iet tā kā pretmākslīgo intelektu, un nē. Kamēr līdz Latvijai atnāks, tikmēr, bet tas laiks pienāks. Kaut vai pēc 2 gadiem. Ko tu dari lietas labā, lai šo 2 gadu laikā tu celtu savu vērtību, kā darbinieks, kā tirgus daļa,
Un tas tā ir. Un, mana tāda stiprā pārliecība par mākslīgo intelektu ir, ka tie cilvēki, kas iemācīsies viņu lietot, viņi kļūs par vērtīgākiem darbiniekiem. Jo, zin kā, labi, pieņemsim, es priekšnieks atlaidīšu visu komandu, visu automatizēšu. Kurš darbinās tos rīkus? Tas nozīmē, ka man atkal ir jāiet viss mācīties. Kurš gala lēmums? Tieši tā, un tad tas atkal uzņēmējs jau nesāk to savu uzņēmēju darbību, lai visus atlaistu un viens pats paliktu beigās. Nē, ja viņam ir jāiet darbināt tas clouds un viss pārējais, nē, viņam vajadzēs cilvēkus to darīs. Mēs daudz esam šo runājuši ar Kitī, mūsu lektoru, kas ir sociāla tīkla un nemanāmi pārvirzījās arī uz mākslīgo intelektu. Viņa sākumā tā bišķiņ pretojās, bet jau viņa pati ļoti tā ir iekšā. Un tur arī vienkārši bija stāsts par to, bet tev ir jāspēj pat promptot labi. To jau ar tevi neiedos neviens tāpatās. Tev ir jākļūst kaut vai par to cilvēku, kurš spēs novadīt to automatizāciju. Kad pie savas stabilitātes parūpējies par to, lai tu kā stabilais darbinieks seko līdz tām lietām, ko varētu no tevis potenciāli prasīt. Bet jā, es gan esmu cilvēks, kam pamatdarbs nav bijis nevienu dienu dzīvē. Es diemžēl nezinu, vai par laimi. Es nezinu, ko nozīmē stabila alga. Ja mans vienīgais darba devējs bija manikīra salona priekšniece un tie, kas zina skaistumkopšanu, tur pamatā tu pelni procents no nostrādātā. Tāpēc tur nekas nebija kā bankā likts, nebija cik nostrādāja, tik dabūja. Tāpēc man atkal tā pieredze ar šādiem štatiem un vispārēji pilnīgi citādāk. Es esmu vienīgais štats, ko es pats sev varēju atlaist. Bet tāpatās laiki tādi, kādi viņi ir. Arī tev uzņēmē darbībā, jebkuram no mums tiešām. Tu vari būt zirgā vairākas gadus, un te pēkšņi vienkārši vienā sezonā to pasaka, zini, nevienam tavu produktu vairāk nevajag. Vai tu esi strādājis pie tādas savas personīgās izaugsmes, lai vai tu varētu bišķiņ pāršķirtoties kaut kur, vai vienkārši tu kļūtu par vērtīgāku darbinieku. Un tā ir, man liekas, tāda lieta, kas daudziem, kas ir šajās stabilajās pozīcijās, pietrūkst ar gadiem. Viņi ir savā pozīcijā, un viņiem pietrūkst tā vēlme vispār kaut ko mainīt. Ok. Un kā tev liekas, ja mēs paņemam bišķi no tādas mindset puses, vēl par nestabilo laiku runājot, kā varbūt sievietēm nesašļukt, nesašaubīties savā šajā te uzņēmē darbībā, pat ja ir kaut kādas sezonas, Es, piemēram, ļoti daudz runāju par to, ka uzņēmē darbībā viss ir sezonāls, ir sējas sezonas, ir pļaujas sezonas, kā mums sējas sezonā noturēties virs ūdens. Gan emocionāli, gan fiziski varbūt. Kā tu to redzi? Man patīk šis salīdzinājums, un tad uzreiz mēģinu asociēt uz sevi šo. Kā noturēties? Laikam ir tā, ka tas lielākais, manuprāt, tas grāvējs mums ir tas, ka mēs no vienas puses mēģinām no citiem cilvēkiem iespaidoties un tādā inspirēties, bet no otras puses ir tā, ka mēs pārāk daudz skatāmies uz citiem cilvēkiem un klausamies, un tajā pat laikā mēs projicējam, ka tam citam cilvēkam viņam noteikti ir labāk, viņam noteikti ir vairāk, viņam noteikti ir savādāk nekā man, bet patiesībā sakot, mēs redzam tikai to bildi, ko mēs redzam, ka no vienas puses dozēt to, cik daudz mēs no tā katra cilvēka, ka mēs sekojam, vai tas ir tiešām sociālos tīklos, vai ikdienā, ko mēs redzam, cik daudz no tā paņem. Un kā izlaist vēl, izdalīt vēl ar 5, vēl ar 10, un saprast to, ka tas process, kur tu ej, tas ir normāls. Kādā brīdī, protams, tu paklūpi, paēdi zemi, bet tajā pat laikā tu celies un ej tālāk, un arī tajā sējas posmā tas ir tikai normāli, ka tev kaut kas neizdosies. Un neskatīties tik daudz uz citiem, un, protams, ka tas galvenais, kas mūs visu laiku notur virs ūdens, ir tas mūsu prāts. Tas, cik tu esi gatavs sagatavots tajā situācijā, un, protams, viena lieta ir, to dzīvi var ielikt situācijās, dēļ kurām tu mācies, bet tajā pat laikā, ja tev, paldies Dievam, nav tādas situācijas bijušas, tad tu mēģini sevi kaut kādā citādākā veidā stiprināt to emocionālo. Jo visam pamatā ir mūsu emocijas, un vienalga, kur tu strādā, ko tu dari, ja tu spēj izturēt kaut kādu tiešām to emocionālo slodzi. Tas tāpatās kā paskatoties IVLV, meklē darbinieku ar augstu stresa noturību. Ja? Pirms tu piesakies pie sevis uzņēmē darbībā, pirms tu piesakies pie sevis uzņēmē darbībā, saproti, vai tiešām tev ir tā augstā stresa noturība, vai tu atbilsti tam kandidātam savā uzņēmē darbībā, vai tev ir tā augstā stresa noturība, jo ko mēs gribam? Mēs gribam, šodien, lai viss tas ir, un es arī citreiz pieķeru sev pie domas, ka, es esmu tajā vienā jomā veiksmīgi, bet es arī gribu uzreiz būt tieši tikpat veiksmīgi arī citā jomā, bet, diemžēl, es nevaru.
Dīvaini. Es nezinu, dīvaini, ka es nezinu visu par arī bitēm. nesaprotu, tas ir dīvaini. Es arī nezinu, kā var viss nesanākt uzreiz. Man ir tāda paša domāšana, ka visam bija jau vakar jābūt gatavam. Tā ir normāla lieta, bet tās tiešām ir. Es pat ierunāju arī savu solo video, un tur arī tā doma par to, ka baigi glamorificēt to uzņēmējdarbību. Baigi glamorificēt, ka tiešām tik viss būs. Un, jā, man liekas, tas arī var būt. Viss ir tiem, kuri nav pieņēmuši kaut kāds atbildīgāks lēmums un sākuši darīt kaut kādas riskantākas lietas. Jo, kad tu esi tajā startā, tad patiesībā ir salīdzinoši viegli un ok, ja tev vēl kaut kāds finansiāls supports ir, tad ir fantastiski tā uzņēmējdarbība. Ja? Pārvērst to hobiju par ienākumiem, tas ir fantastisks periods. Bet tikai tad, kad tu sāc pieņemt ar vien grūtākus, riskantākus, finansiāli apjomīgākus lēmumus, tad nāk, man liekas, viss tas. Ko vēl es gribēju tev paprasīt? Pēkšņi izkrīt no galvas, man viss tā. Ja tu varētu atgriezties 5 gadus atpakaļ savā dzīvē, ko tu darītu citādāk ar savām finansēm? Ar savām finansēm? Jā. Es noteikti neriskēju tik daudz, kā es esmu riskējis. Jo es kur saka, tev vien vajag darīt. Kā? Nē, es esmu ieguldījis finanšu instrumentos. Un es arī grāmatā minēju, tu vari to atļauties, ka, ja tu riskē, tu vari vinnēt. Un, ja tu riskē, tu vari arī nedzert to šampanieti. Un man nebija tāda zināšanas tajā laikā, lai es ieguldītu finanšu instrumentos. Un es pazaudēju naudu. Un noteikti tagad, ja es investētu augstāk riska darījumos, es nedaudz vairāk par to uzzinātu. Nevis mauku tā klajā, pusaklajā. Kā domā, pašam mācīties vai meklēt cilvēks, kas tev apmācīs tajā? Gan. Gan, noteikti. Jo man patīkās ir tiešām arī forši, ja mēs runājam par investīcijām, tad ir forši kursi, kur tu vari saprast kaut kādus principus, bet tajā laikā, lai tu saprastu sīkāk, tev pašam tomēr ir jāskatās un jāvērtē tā informācija, kuros uzņēmumos ieguldi, kādi viņiem finanšu rādītāji, cik viņi izmaksā bieži dividendus un tā tālāk. Jā, tāpēc tā miksēt. Man liekas, ka vispārībā viss, ko mēs darām, mēs to darām kopā ar kādu. Taisnība. Viennozīmīgi. Vienīgi ir švaki. Jā, ne tikai par to garlaicību, bet vairāk arī par to atbalstu un par tām zināšanām. Tas tāds. Ok. Mans noslēdzošais jautājums tev ir, ko tu gribētu, lai katrs, kurš šo sarunu noklausījies tik tālu, ko tu gribētu, lai viņš domā vai dara citādāk ikdienā saistībā ar savu naudu? Tērē. Un vairāk vai mazāk? Tērē un lai tērē cilvēki tiešām tajās lietās, kas viņiem patīk, kas viņiem sagādā prieku, jo nerad arī tad, kad es pati, piemēram, tērēju, tad es domāju par ilgtermiņu vai arī īsāks termiņš, bet ar prieku. Jo tie automātiskie mūsu ieradumi, es pat neatceros, vai es aizslēdzu tagad mašīnai durvis vai nē. Mēs ejam tādā savā veidā autopilotā, un ir tie autopiloti, ka tu pat nepamani, ko tu tērē, cik tu daudz tērē, kur paliek tā nauda, bišķiņ vienkārši paskatīties. Un, jo tie mūsu lēmumi šodien, viņi īstenībā ir lēmumi rītdien. Un, diemžēl. Es tev uzlikšu mazliet uz skatuves tagad. Tev ir kaut kāds, varbūt, cheat sheets šādai te finanšu uzskaitai? Kaut kādos savos krājumos, lai cilvēks ar vienkārši gan savu pašnodarbinātību, uzņēmējdarbību vai personīgajām finansēm pasīties. Mēs varētu šim video apakšā pielikt aprakstā kaut kādu tavu tādu, ko tu vari iedot cilvēkiem līdzi. Man ir par personiskām finansēm. Es viņu neesmu publicējusi. Viņš ir manā datorā, es to varu iedot un pielikt klātīm. Un, tas ir, tā ir īstenībā diezgan universāla forma, un es viņu lietoju pati kaut kādu brīdi, bet tad es beigās sapratu, ka ir viena cita aplikācija, kur tas ir tā foršāk sakārtotāks. Un arī tagad Revolūtā man ir konts, un es arī tur spēju tā kā automātiski to sadalīt. Manuprāt, es varu iedot, bet... Iedodam, jo, zini kā, es aprīlī apmācīju vairākus uzņēmējus, un mēs pieķērāmies šeit finanšu tēmai, un es izgāju klātienē cauri 25 uzņēmējām, un tikpat daudz vēl iegādājos digitāli. Un viss kā viens nezin savus finanses. Viss kā viens nezin vispār, kas nāk, kas iet, kaut kad pietiek, kaut kad nepietiek, kāpēc pietika, nezinu, kāpēc nepietiek, arī nav jausmas, kā kaut kas bija, kaut kas nebija. Tāpēc, man liekas, šādi pamati ir vērtīgi atkārtot. Ir kāds, kas nekad, man liekas, nav skatījies savos ciparos, ir kāds, kas to dara regulāri, bet ja tu vari no sevis iedot, man liekas, tas būtu
forši bonus cilvēkiem iepazīt tevi un finanšu pasauli. Kā tu domā par naudu, kā to visu uzskaitīt? Forši, liels tev paldies. Paldies tev. Man ļoti vērtīgs saruna, ļoti patīk. Man arī ļoti patīk naudas tēma. Mīlu par viņu parunāt, man gan patīk runāt par naudas pelnīšanu vairāk, bet tērēt arī labi. Tā sadaļa man arī patīk. Nu ko, liels tev paldies, Laura. Paldies tev. Paldies tev, ko klausījies. Čau! Čau!